Labrīt, droši nāc iekšā. Es jau sāku taisīties, jo mums tūlīt jau ir jābrauc. Es to paņemšu līdzi šodien savā dienā, lai tu redzētu, cik tā var būt dažāda kā uzņēmējai, kā vadītājai un kā ātri pielāgoties tam, kas notiek tavā dzīvē. Mani uzaicināja vadīt meistarklasi, un es tev piekritu, un viss ir forši. Un tad pēc aptuveni 2 nedēļām man paziņo, viņa būs angļu valodā. Es domāju, tā, pagaid, stop. Es zinu, ka es protu runāt labi, bet vai es protu uzstāties angliski? To mēs šodien redzēsim, jo realitātē pieredze man tajā nav necik. Es jūtos pārliecināta sevī, bet vai man izdosies nodot to domu, kā es viņu varētu nodot latviešu valodā? Lūk, tas ir mans lielākais izaicinājums šodien, bet jūs būsiet mani liecinieki. Būs vai nebūs? Vai varēšu turpmāk piedāvāt pakalpojumu arī angļu valodā, vai mēs paliksim tikai pie latviešu? Principā man bija 2 varianti, kad viņi man to uzrakstīja. Visu atcelt, sabīties, pateikt, nē, man tajā nav pieredze, vai arī savākties, saņemties un darīt to, ko es te pati visiem sludinu, kā ir kāpt ārā no savas komforta zonas, un vienkārši pateikt, jā, ok, es izdarīšu, es pārtulkošu prezentāciju un iešu uzstāties, lai vai kas. Kā es noteikti trīcēs, balss trīcēs, bet man liekas, tas nav svarīgākais. Galvenais ir darīt to, ko tu vēl nekad nedarīsi. Šī ir mana labā roka Agnija, un viņa šodien man būs visu dienu līdzi, jo bez viņas man ir jau diezgan sarežģīti funkcionēt pa savam. Un mums ir jāiziet cauri plānam, jo pēc mūsu pirmās aktivitātes mēs satiksim mūsu lektors, mūsu kolēģis, un mums būs jānodarbojas ar kaut ko šādu. Tad mums vajadzētu pašām vismaz izprast, kā tas izskatās, kā tas būs un ko mums teikt viņiem. Tieši pirms 3 gadiem mani pirmo reizi uzaicināja klātienē vadīt konferenci. Seminārs, konferences, pat nezinu kā nodēvēt, bet 2 dienas bija veltīts, lai es mācītu uzņēmējus, un tas bija Rēzeknē. Un es kā tagad atceros, ka es arī piekritu, mēs tur viss līgums, viss man pat vīrs un bērns brauca līdzi. Man liekas, līdz brīdim, kad es stāvēju tur un runāju to kaut kādu 11 uzņēmēju priekšā, es vēl tā līdz galam pat nesapratu, ko es te daru, kāpēc es te esmu, kāpēc man kāds uzaicināja. Es toreiz mācīju par Instagram pārvaldību uzņēmējiem, tur video veidošanu, kā tur komunicēt. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ir, man liekas, neatkarīgi no tā, uz cik skatuvēm tu uzkāpsi, cik cilvēku priekšā tu runāsi, cik reizes vai cik bieži tu to darīsi, tev tāpat būs bail. Un viena patiesība un mācība, kas tev vienkārši uz mūžu sev ir jāatcerās, ka tu nekad nebūsi gatavs. Nekad nepienāks diena, ka tu par kaut ko jutīsies 100% pārliecināts. Ja pat tu būsi atstrādājis, izstrādājis mēnesi pie kaut kā darbojies, tāpat, launčošanas dienā, kad tas ir jāpasaka skaļi, tu nejutīsies pārliecināts. Tev nāks imposters, nāks tas viltvārdis, kurš teiks, ka tu neko nemāki, nevari, neproti. Svarīgākais ir viņu neklausīties un izdarīt tāpat, jo pēc tam mēs slīpējam, mēs pielāgojam, mēs mainām un mēs testējam un mēs kļūdamies. Un tikai tad, kad mēs esam pietiekami daudz kļūdījušies un iztestējuši, mēs varam uzlabot. Citādi tas nenotiks, tāpēc piekrītu lietām, saki jā, dari kaut ko pirmo reizi, dari pat tad, kad tu vispār nejūties pārliecināt par to. Lūk, tad tu tiks līdz rezultātam. Kompetences centrs vadītāja Elīna Dubulte. Hello, thank you for having me. Gāja labāk nekā es gaidīju. Tikai pāris reizes vārdi samudžījās un samiksējās un vienu vārdu aizmirsu, kā bija angliski, bet ļoti forši. Ļoti forši. Un zini kā, es laikam sapratu, ka tā, kad tu runā par to, ko tu nevari nerunāt, kas ir tā kā tava tēma, ko tu gribi iznest, tad jau patiesībā vienalga kādā valodā. Tu atradīsi, kā to iznest, kā skaisti izrunāt visas tās manas rokas un viss tas, kā es parasti runāju. Bija ļoti forši, manuprāt, bija ļoti forši pēc atsauksmēm un aplausiem un story tagiem, saprot, bija pateicis tieši, ko kādam šodien vajadzēs dzirdēt. Un tas ir svarīgākais. Vienmēr visās runās, visās meistarklasēs, ja tu vari paņemt kaut vienu teikumu sev līdzi, viss, mans darbiņš ir izdarīts, man nekas šodien vairāk nebija jādara ar tevi. Mēs esam gatavi
dienas nākamajai daļai tūlīt braucam uz Vecrīgu, satiksim mūsu komandu. Super mazā sastāvā, tikai 5 laika viņš šodien būs, bet mēs braucam pavadīt kopā laiku. Tā kā tūlīt tiekamies ar viņiem Vecrīgā. Tā. Mūsu cilvēku un suņu balīti ir ieradusies, daļa vismaz ir. Visi mēs tūlīt skatāmies, kur mums vispār jāiet ir. Un te redzēsim, cik ilgā laikā vispār mēs te tiksim šitam visam cauri. Te mums interesē nosacījumiem, mums interesē vienkārši atrast visu. Mums interesē atrast. Nu tad principā rekur mūsu bildītes un rekur ir kartes. Un mums katrā punktā būs jāiezīmē, kad mēs to punktu atradām. Man ir ļoti svarīga vide. Man ir svarīgi cilvēki, ar kuriem es strādāju, kā mēs varam sastrādāties, vai viņi ir, nu tā teikt, uz viena viļņa ar mani. Bet drīzāk es teiktu, ar vienu misiju un ar vienu vīziju. Un tieši tā es esmu šo pusotru gadu laikā būvējis savu komandu tikai ar tiem cilvēkiem, kuri redz pasauli un redz izglītību tā, kā to redzu es. Gan inovatīvi, gan radoši, gan atbildīgi pret savu darbu, gan ar izaugsmi vērsti. Nenormāli lepojas ar cilvēkiem, kas ir manā komandā. Nenormāli. Viņi katrs ir mans vienkārši zelta gabaliņš, un tāpat arī, kad mēs tagad meklējam jaunus lektorus, es meklēju tieši tās īpašības. Jo, ja tu jau esi profesionāls, tu jau dari to, ko tu dari, un tu dari ritīgi kruta, man arī ļoti svarīgi, kāds tu esi cilvēks. Tāpēc, jā, mana komanda ir tiešām mans tāds dārgums un ļoti, ļoti novērtēju un ļoti izskatu, ar ko es strādāju. Es esmu arī pārtraukusi kaut kādas sadarbības, gan lektori, gan video cilvēki, jā. Kad vienkārši saprot, ka jūsu mērķis varbūt un redzējums un kaut kāda darba ētika īsti nesaskan. Un man tiešām šīs prasmes un šīs lietas ir daudz svarīgākas nekā tā nauda, ko viņš man potenciāli varētu ienest. Jo man ir ļoti svarīga vide, reputācija, ar ko mēs esam, kāda mēs esam. Tāpēc, jā, priecājos satikties ar savējiem un katru dienu priecājos par to, ka viņi man ir tieši tādi, kādi viņi ir. Runā ar mani. Mums uz zirgu iela jāsāk. Tas ir tur vai tur ir? Mēs, ka tā ir. Tā, nu draugi, apstājamies. Ču tu neiet mums te kaut kas? Piekto objektu meklējumu neatradam vienkārši. Mums vajag kaķu Meistaru ielu 10. Leģenda stāsta, ka nama saimnieks bagāts latviešu tirgotājs bijis apvainojies, jo viņu neuzņēma lielajā ģildē, kur toreiz dominēja vācieši. Atriebjoties, viņš ir uzlicis sava nama jumta kaķus ar mugurām un paceltām astēm pret ģildes ēku. 300 metru attālumā, ak, Dievs! Tas jau nav godīgi. Tas ir sākumā, kur mēs tikāmies, tas apums. Tur ir ģilde uz. Jā! Mēs atradām objektu. Mēs atradām. Tas, kuru mēs meklējam pie Doma baznīcas, ir šeit. Kur? Tur augšā. Kur ir? Jo tā ir arī tā lieta. Ir gandarījums. Jā, bet varēja būt tuvāk. Arī, ko tās pienenes uzzīmētās, tu iedomājies? Wow! Mēs beidzot izdomājām pasīties instrukciju, kur rakstīts, ka cipari neatbilst bildēm. Viss. Mēs principā meklējam bildes nepareizajās vietās. Un tagad jāsāk viss no jauna, bet 2 punkti mums ir. 2 mums ir random kārtībā, tāpat viņus atradām un ejam meklēt pārējos. Mēs esam atraduši pagaidām tieši 6 no 34 stundas pusotras laikā. Mums tūlīt pievienojas Elīna, un mēs ceram, ka tas cipars paliks labāks. Bet jā, pēc 3. laikam objekta 4. mēs sapratām, ka mēs nepareizi pildām noteikumus, nepareizi meklējam. Tā kā, es domāju, mēs vienkārši iesim vēl pāris riņas pa Vecrīgu, tāda ir laikam arī tā doma. Nejot riņas pa Vecrīgu, tu atradīsi šos te objektus. Vienkārši jāstās uz leju, uz augšu, uz sienām, visur un jāmeklē. Tā kā tā. Mums iet mēģinājums numur 2, punči pilni. Elīna mūsu komandā, mēs ejam otro tūri. Vēl tikai 28 palikuši, nekas daudz. Skatīsimies, cik mums šodien sanāks vispār atrast kopā.
1,5 km, 3,5 stundas mēs esam Malači. Paldies par uzmanību, stiprākie izdzīvoja. Forša sestdienu, arī viderči. Čau! Un ja tev likās, ka ar to arī sestdiena beigsies, bišķiņ uzstāties, bišķiņ patusēt, tad nē, šodien mēs ar Agdiju izmantosim vēl pastrādāt. Mēs ejam tagad augšā uz ofisu. Ir pāris lietas, kas ir jānofilmē, jāsadara, jāsaplāno nākamā nedēļa, tā kā pāris stundiņas vēl padzīvosimies ofisā. Un tikai tad brauksim tālāk. Nu tā, welcome to my crib. Pastrādāsim, padzīvosimies, pāris video uzfilmēsim, kas ir nepieciešams gatavojoties kompetences centra aktīvajai mācību sezonai. Saliksim nākamās nedēļas plānu, kur mums ir kaut kādas klātienes tikšanās, kaut kāda darbi uz vietas, kas ir jāsadara attālināti. Tam visam šodien izējam cauri, lai ļoti operatīvi varētu sākt nedēļu. Ka nereti pat ir labāk apgūt iekšējā Un zini kā, šādās dienās nav jau tā, ka man ir baigā izvēle nedarīt. Nav jau tā, ka man ir baigā izvēle, filmēt saturu vai nefilmēt, uzstāties vai neuzstāties, iet ar komandu vai neiet. Tas ir vienkārši lietas, kuras tev ir jādara. Tev ir vienkārši jādara, tev ir jāparādās, tev ir jābūt, tev ir jānododās tam. Jā, ir sestdiena, jā, es varēju būt ar savu ģimeni visu šo dienu. Jā, kādam šis liktos vienkārši totālākais, absolūtākais absurds, ka es varu nebūt mājās, ka man ir jāstrādā sestdienas. Jā, varbūt, es nezinu, nav īstā runājumā diena, nav tur vizuāli foršākā diena priekš sevis, bet es saprotu, ka darbs ir darbs. Man šis ir jādara, ir konkrēti mērķi, ko es gribu sasniegt, tāpēc ir konkrētas lietas, kas man ir jādara. Un par to arī ir šī diena, principā. Tev ir jādara, neatkarīgi no tā, gribi vai negribi. No ko manā 9 līdz 5 darba diena ir beigusies. Tiešām 9 sākām, 5 beidzam. Bet viss, sestdiena done. Es braucu mājās pie saviem puišiem, pie vīra, pie bērna. Всё. Paldies, bija forši, ejam atpūsties. Ja ir viena lieta, ko es gribu, lai tu no šodienas paņem līdzi, tad tas ir tas, ka tev būs jādara vismaz par 1% vairāk, nekā tu esi pieredzējis darīt līdz šim, lai tu dabūtu citas rezultāts. Viss, mana diena ar tevi beidzās. Paldies, ka biji ar mani. Mēs ejam atpūsties, vai ne? Tā!